Sveicināti mūsu stendā izstādē Māja 1 2010. Iepazīstināšu ar jaunumiem šajā pavasarī. Kā jaunums piedāvājam Ripo izstrādātās moduļu virtuves dažādā izpildījumā ar paceļamām fasādes durtiņām, ar klasisko atvēršanos, ar iebūvētiem leduskapiem, iebūvētām atvilknēm un dažādi citu virtuves furnitūru. Otrs no jaunumiem ir bīdāmo durvju stikla apbruka, kur var izvēlēties attēlu no apmēram 8 miljoniem. Var izmantot dažādu veidu rāmas. Šajā gadījumā izmantots woodline lamināta rāmas, kas arī viens no jaunumiem. Piedāvājam arī šī gada jaunums rāmis duets ar dažādām lamināta ielikām krāsiņas. Un vēl joprojām ražojam dažādu veidu skapjus. Garderobes, gan ar atvilkniem groziem, gan ar spoguļiem, izvelkamiem, pagriežamiem, dažādu veidu groziem un citiem aksesuāriem. Esiet sveicināti izstādē Māja 1 2010. Šogad mūsu stendā mēs prezentējam garažas vārtus, sekciju tipa paceļamos vārtus, gan industriālām celtnēm būvēm, gan arī privātmājām. Ar dažādām automātikām, ar dažādām drošībām un aprīkojuma līmeņiem. Mūsu stendā ir apskatāmi arī visi iespējamie krāsu paraugi sekciju tipu paceļamiem vārtiem. Ir vispopulārākie baltais, sudrabotais un brūnais, kā arī 3 veidu koka imitācijas toņi – zelta ozols, mahagoni un tumšais ozols. Esat laipni gaidīti izstādē Māja 1 līdz svētdienai vai arī mūsu ražotnē Ventspils ielā 53. Ja pavasara saulītē jums paliek miti griezti, tad ir laiks šovasar mainīt jumtu. Ripo piedāvā visu, kas saistīts ar jumtiem, sākot no jumta apakšklājuma, beidzot ar jumta segumiem. Ripo piedāvā eko jumta segumus no Kanādas ar garantiju līdz 50 gadiem, ar ļoti plašu krāsu un formas gammu. Tā arī viss jumta aksesuārs, tad sākot no jumta apakšklājuma, beidzot ar skursteņu apdarēm, ķieģeļflīzes, kuras var izmantot gan skursteņiem, gan pamata apdarēji, gan arī flīžu vietā, ja gribat. Labdien! Es šodien gribēju painformēt par jaunu mūsu celtniecības sistēmā. Un runa ies par A/B celtniecības sistēmas blokiem. Pašlaik mēs šos blokus ražojam no jauna materiāla, un tas ir neapolis. Šiem blokiem salīdzinoši pret fotopolistirola blokiem ir paaugstinātās siltuma izolācijas īpašības, kā arī noturība pret ultravioleto saules starojumu un paaugstināta skaņas necaurlaidība. Šīs sistēmas veidņus montē pēc LEGO principa un sākam ar apakšējo rindu un turpinām tālāk ar katrām nākošajām rindām. Visa pilna stāva augstumā. Pēc tam šī sistēma tiek izlīmeņota. Pēc bloku montāžas mēs stiprinām klāt stalažu sistēmu, patiešo klāt pie plastikas ribām, visapkārt pa perimetru. Pēc tam tiek viss piepildīts ar betonu, attiecīgi izlīmeņots. Visi stāv augstumā, un pēc tam, kad betons ir sacietējis, nākušajā dienā mēs stalažas brīvi varam noskrūvēt nost, un konstrukcija ir gatava tālākai apdarei.
Lai gūtu plašāku ieskatu par mūsu sistēmu un tās priekšrocībām, aicinām jūs apmeklēt mūsu stendu Ķīpsalā, māja 2010, vai arī ierasties uz mūsu būvsalonu Katlakalna ielā 11. Labdien! Esiet sveicināti izstādē māja 2010. Ripo jau vairākus gadus piedāvā standarta alumīnija markas, un kā 2010. gadā jaunums ir alumīnija markas ar vertikālo dalījumu. Ir pieejams šāds vertikāls dalījums ar apaļām caurulītēm, kā arī ir variants ar kvadrāta veidu caurulēm. Kā jaunumu var minēt arī jauno stiprinājumu veidu, kas ir domāts, lai piestiprinātu jauno vertikālo dalījumu, kā arī ir domāts, lai piestiprinātu dažādu veidu plākstu materiālus. Joprojām piedāvājam arī esošos marku risinājumus, kas šajā gadījumā būtu ar horizontālajām trubiņām. Ir iespējami daudz un dažādi marku risinājumi, kā arī tos iespējams integrēt ar bezrāmu iesakošanas sistēmu. Būsiet laipni gaidīt izstādē māja 2010. Ripo piedāvā dažādu veidu aizsargžalūzijas, insektu tīklus, gan plasmas logiem, gan arī koka logiem. No šī pavasara arī pa durvīm pie jums neielidos insekti. Aizsargžalūzijas var būt gan manuāli aizveramas, atveramas, gan ar pulti. Tas būs pulti. Tā kā visiem būs iespēja tikt pie jaunām žalūzijām. Ja jūs gribat, lai jums vienlaicīgi aizverās žalūzijas mājā visiem logiem, un jums tas notiek ātri, varat izmantot šādu te pulti. Un apturēt, un palaist. Šogad tāpat kā katru gadu Ripo stendā ir baigi forši. Nākiet ciemos!